Esiet sveicināti, mīļie draugi! Ar jums šodien Apērons TV studijā Juris un Sintija. Bet īstenībā labāk ir pieteikt vispirms sievietes, tāpēc es saku Sintija, labrīt! Labrīt! Jā. Un labrīt, Juri! Labrīt! Šodien mūsu raidījumā mēs pastāstīsim par piedzīvojumiem dabā, ceļošanu un kultūras pasākumu apmeklēšanu. Jā, tā kā daba ir forša, un ikvienam gribās doties dabā. Jā, tieši tā. Bet, diemžēl, ne visiem ir tāda iespēja doties dabā, jo daba bieži vien ir nepieejama visiem cilvēkiem. Traucē tur, piemēram, trepes un bedres lielas peļķes kaut kādus uztaisītas. Tā ir problēma, vai ne? Nenormālā. Tāpēc, manuprāt, mēs nākamajā sižetā pastāstīsim par šo problēmu vairāk, vai Jā. ne? Mēs piedāvājam jums ieskatīties, kā gāja mūsu ekspertiem Ķemeru dabas nacionālajās takās. Lūdzu, video! Vai meitiņa mīļā, tu nevarēsi izbraukt? Tieši šādus vārdus Sintija dzirdēja kādā no Ķemeru Nacionālā dabas parka takām. Ar to, protams, jaunieši bija rēķinājušies. Kādā jaukā rudens dienā mēs, Apērona jaunieši, izdomājām doties izbraucienā uz mežu. Šoreiz noteicām kursu Kurzemes virzienā un braucām meklēt brīvdabas piedzīvojumus. Mēs vēlējāmies izpētīt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, baudīt pastaigu brīvā dabā. Slokas ezers bija viena no pirmajām vietām, kur piestājām. Tur ir tornis. Izskatās pēc putnu novērošanas, bet es tur netieku. Nu, kā mēs zinām, Latvijā ir pozitīvie piemēri arī putnu torņiem, putnu novērošanas torņiem, piemēram, Bolderājā, un šeit tā nav. Tad tur es redzēju laipukus, kuras arī netieku. Tad iesim skatīties tālāk. Varbūt, ka kaut kur tomēr kaut kas būs pieejams. Un man ļoti nepatīk tas, ka tur ir karte izvietota, kur nav norādīts nekāda informācija par to, vai te ir vispār kāda pieejama taka vai nav. Pilnībā pieejams takas tā arī neatradām, bet aizraujošas rudens pastaigas un interesanti piedzīvojumi gan netrūka. Vējam dabas tā kā statīvs rokās. Nekas jau, ka tu nokritīsi, bet kamera. Mēs varam panest mašīnu ir. Viņai mašīna ir, nu ja mēs varam aizbraukt un viņu visu iznēsāt, visu tā tālāk, jā, varam. Tas, nu, mēs bez nekādu samaksu, vispār te nekāda samaksa nav, bet to es uzreiz iznēsāt, visu darīt, visu varu. Izskatās, ka te nav pieejams ne tikai cilvēkiem ratiņkrēslā, bet vispār visiem, jo tur mums priekšā ir šlagbaums, bet norāda uz laipu. Kāds no mūsu grupas bija vēl acīgāks un pievērs uzmanību ne tikai pieejamībai, bet arī apskats objektiem. Tur nav kur iet, tur ir laipa uz Sēravotu, kur ir tā kā, jā, raksturīgās nogulsnes un kas veido raksturīgu ezera šito mikrofloru. Tāpēc arī tur ziemas laikā tur maz slāpekļa veidojās sakarā ar to, ka te ir Sēravota visā ezerā. Līdz ar to ir maz zivju un citu dzīvu radību. Godīgi sakot, domājām, ka dabas takas būs mazāk pieejams. Daudz celiņi bija gruntēti. Tas nenozīmē, ka pārvietoties pa tiem bija viegli, bet noteikti vieglāk kā pa iemītu meža taku vai smilšainu tāciņu. Protams, atsevišķās vietās uzdūrāmies diezgan pamatīgiem dabas mestiem izaicinājumiem. Paglai atnāk, nu pieturēs, vienkārši mēs ar šunku gāzīsimies, mēs taču noslīksim! Ak, Dievs! Tu jau nekad nebļauj. Mēs slīkstam. Tā liekas! Jāpiebilst, ka filmēšanas laikā neviens no jauniešu komandas neguva nopietnus savainojumus. Novēlam visiem piedzīvojumu garu, nedaudz adrenalīna un lieliski pavadīt laiku pie dabas. Sintija Lepste, Guna Bērziņa, Klaus Bušs, Apērons video. Kā jau jūs tikko redzējāt video sižetā, tad iziešana dabā ir ne tikai lielisks veids, kā izveidināt galvu, bet arī pamatīgi liek nodarbināt smadzeņu pelēkās šūniņas. Protams, ceļošana un kultūras pasākuma apmeklēšana padara dzīvi daudz interesantāku un aizraujošāku. Starp citu, es pagājušajā nedēļā biju Romā un aizpagājušajā nedēļā biju Kubā. Ļoti spraigas emocijas. Es tā skatos, ļoti daudz ceļo, bet vai tu ceļojies arī pa mūsu Latviju? Esmu ceļojusi arī pa Latviju, bet man šķiet, ka te nav daudz ko redzēt. Un ko tu saki, Juri? Tūlīt es tev pierādīšu pretējo. Lūdzu, sižetu ar Zaigu, kura uzskata, ka ceļošana rada viņai brīvības sajūtu. Labrīt, mani sauc Zaiga. Es dzīvoju Rīgā. Šobrīd mēs atrodamies Brīvdabas muzejā, kur mēs
parunāsim par to, par turismu, par ceļošanu, vispār kā pavadīt brīvo laiku ārpus mājas. Man ļoti patīk ceļot, jo tas dod brīvības sajūtu un ļauj ieraudzīt, redzēt jaunus skatus, baudīt dzīvi un justies pilnvērtīgam. Pārsvarā es ceļoju kopā ar tuviniekiem man liekas, tas ar tuviniekiem ir forši, jo viņi vienmēr mani atbalstīs uz trakām idejām. Tas ir bijis šajā vasarā, kad es braucu kopā ar ģimeni pa Kurzemi, Ventspils, Kolka. Un man liekas, ka tas, ko es piedzīvoju šajā vasarā, man likās tā, vau, es taču esmu kaut kur ārpus Rīgas, es varu būt pasaulē. Man nav tikai mājas, tikai darbs vai dators, pie kura es varu pavadīt savu brīvo laiku. Ir interesanti tas, ka tu nezini, kas tev gaida priekšā. Un, kad tu aizbrauc, tev ir sajūta, vau, es esmu tur un esmu tajā vienīgajā punktā, kur tieši jūra ir līdz satiek kopā. Man patīk Kurzemes. Man liekas, tur ir atklāti cilvēki. Mēs visi varbūt esam atklāti, bet tur ir vēl atklātāki cilvēki. Nav jau svarīgi, vai tu paņem kādu suvenīru, bet galvenais, ka tu esi bijis piedzīvojumā. Un tev ir jaunas emocijas un ļauj justies kā jaunā lidojumā. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir kultūras pasākumu pieejamība, vai es tur varēšu tikt. Un otrs galvenais ir tas, ka ir nepieciešams transports, lai es turien aizkļūtu. Protams, ka ir nepieciešama arī citu cilvēku palīdzība, lai iekļūtu kādā no iestādēm, lai apmeklētu kādu kultūras pasākumu, jo viena pati es to nevarētu izdarīt bez citu palīdzības. Diemžēl šobrīd tas asistenti kā tāda Latvijā nav pieejami, tikai izstrādāt likumprojekts par to, bet likums, manuprāt, nestrādā. Ļoti pietrūkst šo cilvēku, jo ne visur tev gribētos varbūt iet ar mammu vai draugiem. Tev vienkārši gribās pabūt vienai. Tu nevari iziet ārā un kaut kur aizbraukt. Tev vienmēr ar kādu ir jārēķinās. Un ja būtu šo asistentu, es domāju, ka tas būtu liels atbalsts mums un liela pieredze varbūt tādā veidā arī viņiem, ka viņi zinātu un redzētu, ka mēs varam dzīvot un mēs gribam dzīvot. Un tieši tāpatām kā vispārējie. Es domāju, ka lielākā problēma ir tā informācija, ka trūkst informācijas par pielāgotību vispār Latvijā, kur mēs varētu aizbraukt arī kopā ar draugiem, ar radiniekiem, ar ģimeni. 3 gadus atpakaļ es biju mazā ceļojumā uz Prāgā. Diemžēl man tur teica, jā, ka viss ir pielāgots, ka droši varat braukt, bet rezultāts bija tāds, ka man teica, ka jūs tur varat neiet, jo jūs jau tur nemaksāt to biļeti, jūs jau tāpatām tur netiksiet iekšā. Protams, bija arī pielāgots tur lielākas viesnīcas numuriņi. Tas bija tas, kas bija tas pluss tām viesnīcām. Un bet tas diezgan tā aizskaroši bija arī no vienas puses, tāpēc, ka tev uzreiz pasaka, kāpēc tu te brauc, tev tāpat tur iekšā netiks, ja. Bet man jau gribās redzēt, kas tur iekšā, nevis tas, kas notiek ārā. Tas, kas ir ārā, to es redzu, jā. Man liekas, ka vajag ceļot, vajag
baudīt dzīvi, nevis sēdēt uz vietas un sūdzēties, ka man iet slikti. Jo, ja mēs sūdzēsimies un mēs nebaudīsim dzīvi un nebūsim kopā ar draugiem, ar cilvēkiem, ar kuriem mums kopā ir labi, tad nav jēgas, vispār, man liekas, gluži dzīvot. Nē, es tā negribētu teikt, bet tā, ka tu jūties pilnvērtīgs šai sabiedrībai. Nu jā, šis video mani pārliecināja. Būs jāsāk vairāk ceļot pa Latviju. Vai ne? Ceļošana Latvijā arī var sniegt brīvības sajūtu. Bet ar šo sižetu mēs arī šodien raidījumu beidzam. Un tiekamies nākamajā raidījumā. Ar jums kopā bija Sintija, Juris un es, Toms. Visu labu! Visu labu!